Labvakar visiem šajā burvīgajā vasaras vakarā, un mūsu tēma šodien ir par laiku. Kā jau brīdināju, kā visus brīdināju, būs praktiskā nodarbība, līdz ar to palūkšu jūs aktīvi izmantot čatu, un uzreiz jautāšu pašās pirmajās minūtēs, vai kaut vienu reizi dzīvē jūs esat teikuši, man nav laika? Ja esat tā teikuši, ielieciet viens, ja nē, tad divi. Es jau redzu, ka māja ar galvu, jā, droši izmantoju, čats ir jūsu rīcībā. Gribētu redzēt, jā, viens, jā, viens. Nu, droši vien citu atbildēs arī negaidīju, jā, pieļauju domu, ka jūs arī. Un bieži vien tas ir tas, ko es arī saskaros ar Dolaifu kluba biedriem, kad tie, kas pievienojas kādu laiku, saka, man nav laika, es daru to, to un to. Super, bet mēs visi darām kaut ko papildus, vai ne? Pilnīgi. Lūk, un tāpēc, jā, es turpināšu šodien ar jautājumiem. Kā jums liekas, kas traucē visu paspēt? Kas ir tās būtiskās lietas? Vienā vārdā pamēģiniet uzrakstīt. Kas ir tas, ko bieži vien mēs dzirdam, ko bieži vien mēs sakam, kāpēc es nevaru paspēt, kāpēc man nav laika? Kas ir tas, kas paņem manu laiku? Kādi ir tie laika zagļi? Kas to laiku zog? Jo mums visiem pilnīgi ir diennakti 24 stundas. Nav laika menedžmenta. O, cik nopietni uzreiz. Jā, laika menedžments, laika plānošana. Tieši tā, nav plānošana. Kas vēl mums zog laiku? Hauss galvā, telefons. Jā, tieši tā, telefons. Bieži vien mums ir laiks ielikt telefonā, paskatīties vienu kaut kādu mazo vidiku, otru, trešo, piekto, tad jau ir pusnakts. Gadžeti, jā, soc tīkli, jā, jā. Tieši tā, tas ir tas, kur aiziet mūsu laiks. Kas vēl būtu tas? Jūs no rīta pieceļaties, un kur jūs ejat? Pārsvarā bieži vien lielākā daļa no jums. Kur mēs smuki visi taisamies? Nesaprotamas izklaides, jā, tā ir skaitā. Tieši tā, kas bieži vien liekas, nu kāpēc man vajadzēja? Uz virtuve ļoti konkrētas vietas, ka jā, mēs ejam uz virtuvi darbs, jā, uz darbu, ja es biju domājis tādā plašākā nozīmē, jā, uz darbu. Vai darbs zog laiku? Televizors, jā, arī tā skaitā. Jā, tas ir tas, kur aiziet mūsu laiks. Un ticiet vai nē, tas laiks tur aiziet visiem. Es gribētu teikt, nu, lielākai daļai, ja ir cilvēki, kas neskatās televizoru, ja ir cilvēki, kas nelasa ziņas, jā, jūs iedomājaties, ir cilvēki, kuriem nav Facebook. Ja? Ir tādi, kas nelieto Instagram. Jā, pilnīgi noteikti. Bet lielākā daļa, protams, jā, kad, kā arī jūs esat atbildējuši, kā ir ar ģimeni, kā ir ar bērniem, piemēram, vai tas arī prasa laiku? Es negribu teikt zog laiku, ja? Laiku zog tieši tādas nesaprotamas izklaides, kā Intai ļoti, ļoti fēni izteikusies, ja? Soc tīkli, gadžeti, jā, tādas lietas. Bet laika tērēšana mums aiziet. Jā, uz darbu mēs ejam strādāt, ģimene, bērni, mazbērni, ja? Dzīvnieki, siltumnīcas, hobiji, tas viss prasa laiku. Un šeit rodās jautājums bieži vien, kā atrast laiku priekš dolaifu. A kofi papīt tieši tā, nu svitoja, padzert kafiju un darbā ik pa brīdim. Tie, kas pīpē, piemēram, ja, nu, jūs ziniet, kam ir darbā kolēģi, kas iet pīpēt, vot tiem visu laiku ir laiks. Viņi atrod to laiku un aiziet un uzpīpē, ja, atnāk atpakaļ, jā, jāsaliek prioritātes. Ļoti labi, ļoti feini skan, bet mēs tā pamazām virzīsimies, jā, no virtuves, Svietečka, jā, no virtuves mēs virzīsimies uz prioritātēm, bet ļoti feini, ka cilvēki apzinās, pirmām kārtām apzinās, kur tas laiks aiziet. Tas nav ne labi, ne slikti, tā ir fakta konstatācija. Jo bieži vien mēs paši saprotam, ka diena ir pagājusi, it kā visu dienu nesājos, kaut ko darīju, beigās apsēdies, esi noguris un saproti, bet bāc, es taču neko neizdarīju. Vai jums tā ir bijis? Ja ir bijis, ielieciet plusu lūdzu. Vai ir bijis tā, ka tu no rīta piecelies caur virtuvi, caur kafiju, aizēji uz darbu, darbā kaut ko padarīji, jā, tur parunā, izdarīji uz kaut kādām instancēm aizskrien, kaut ko dari, beigās liekas, ko es šodien esmu izdarījusi. Jā, es redzu plusi, pat 3 plusi, jā, plus, tieši tā. Kā es bieži vien saku, ziniet, tā kā kāmīts, jā, tā ir ritenīte, viņi tur ielaiž un viņš skrien, kas notiek tālāk? Jāpieslēdz elektrībai, lai vismaz kaut kāda jēga no tā visa, jā, lai viņš sāk izstrādāt to elektrību. Jā, un te ir vienkārši jautājums, vai mēs gribam būt pa tiem kāmīšiem, kas mūžīgi skrien un neko tā kā beigās neražoja, beigās nokrit, vai mēs gribam tomēr, lai ir kaut kāds rezultāts.
Atļaušos apgalvot, ka lielākā daļa tomēr grib rezultātu. Un jā, tā kā Svetlāna ir minējusi, sāk aizdomāties par prioritātēm. Ja? Jo tad, kad ir kaut kādi ārkārtas gadījumi, tad mēs kaut kā bieži vien nosakām tās prioritātes un ļoti veiksmīgi to darām. Bet, ja mēs runājam par laiku un to, kur viņš pazūd, bieži vien cilvēki dzīvo tādā ugunsdzēsēja režīmā. Aiziet tur, izdari to, vēl kaut kur paskrien, vēl kaut ko, vai kaut kādu caurumu aizbāzt. Un kas notiek? Man nav laika, dzirdam mēs bieži. Labi, labi, es saku, nav laika. Un tad, kad mēs sākam pētīt, kur tas laiks aiziet, bieži vien mēs konstatējam, tā kā arī šodien ar jums, ka viņš aiziet nekur uz lietām, kas nenes rezultātu. Bet, ja mēs gribam rezultātu, šobrīd es nerunāju tikai par dolaifu, es runāju kopumā par dzīvi. Ielieciet man lūdzu ciparu 7, piemēram. Ja jums patīk cilvēki, kas kaut ko savā dzīvē ir sasnieguši, vienalga kādā sportā, mākslā, kino, nezinu, kas, nu, vienalga kāds cilvēks, ka, oho, pilns ar 7. Nu, protams, protams. Es atklāšu, kā saka Natāļa Kuzmenko, jā, atklāšu jums lielu noslēpumu. Man arī ļoti patīk veiksmīgi cilvēki, kas kaut ko ir sasnieguši. Bet es domāju, reku, turpinu runāt, 7 nepazūd un tik nāk klāt. Tieši tā. Mums visiem patīk, mēs jūsmojam par tādiem cilvēkiem, kas ir sasnieguši kaut ko. Mēs aizējam uz pludmalu un redzam, piemēram, skaistu dāmu, jā, kura ir perfekts ķermenis, izkopts ķermenis. Un lielākā daļa saprot, es ceru, ka tas ir darbs. Kaut gan bieži vien liela daļa saka, te ir gēni, tas ir iedzimts. Viņai vienalga, ko viņa ēd, vienalga viņa būs smuka, skaista un visādi man meita visu laiku labo, nevar teikt smuka, smukas ir tikai govis. Tā kā es atvainojos, jā, runāsim pareizi, jā, skaista. Bet tā meitene, piemēram, pludmalē, jā, kur ir kopts ķermenis, kopti nagi, mati, zobi galu galā, jā, viņa pie tā strādā. Un viņai, kā jums domājat, cik viņai ir laika diennaktī? Cik viņai ir stundas? Uzrakstiet man lūdzu čatā. Cik tādai meitenei stundas diennaktī? Es jau skatos, jā. Tomēr 48, 30, interesanti. Labi, labi. Aha, daudzi tomēr jāraksta, ka 24, bet ir arī ir tādi, kas saka 48, 37, 25 noteikti. Noteikti. Man arī bieži vien saka, Lena, tev noteikti vismaz 25 stundas diennaktī. Jā, 24 stundas brīvas no pamatdarba un mājas darbiem. Jā, gribētos tā domāt, bet es domāju, ka jūs man piekritīsiet, un ja jūs palasīsiet tādu slavenu un veiksmīgu cilvēku stāstus, ka viņam ir tādas pašas 24 stundas diennaktī. Bet kur viņi ņem? Man 52, raksta Inga, jā, noteikti, jā. Kur viņi ņem to laiku? Nu, iesim pamazām, iesim tā padrusciņi, un šeit es gribētu minēt tādu piemēru, kas man savulaik ļoti uzrunāja, tas arī tāda veiksmīga cilvēka stāsts. Kā ir, piemēram, ja es jums tagad palūgtu uzkāpt uz 9. stāvu pa trepītēm bez apstājas, vai jūs varētu? Ielieciet lūdzu 9, ja jūs varētu uzreiz uzkāpt uz 9. stāvu, neapstajoties starp stāviem. Vienkārši iet un iet mierīgi, saka Jānis Jančuks, malacis, jā, uz 9. stāvu. Vai jūs varētu uzkāpt? Nopietni, jūs tagad visi rakstat 9. Nopietni, es gribētu redzēt. Es gribētu redzēt, mīļie draugi. Bet, nu labi, būs jātaisa eksperiments dzīvajā. Jā. Jā, uz 9. stāvu bez apstājas. Tikai līdz 3. gaida, paldies par godīgumu. Jā, diez vai raksta Sandra, tieši tā. Man mamma dzīvo 5. stāvā, un, ziniet, pēdējā laikā tagad ļoti aktīvi jākāp augšā lejā, ja? Es saprotu, ka visu to, kad es katru dienu eju 10 km, ja? Ar visu to, kad kustīgi aktīva, es nevaru. Aha, reku Svetička, tas ir tas, pa ko es runāju. Es dzīvoju 5. katru dienu uzskrienu vairākas reizes. Līdz tam mēs nonāksim. Bet, ja jūs dzīvojat 1., 2., 3. stāvā un pēkšņi jums ir jāuzkāp uz 9. bez apstājas, es pieļauju domu, ka jūs tur līdz turienei tiksiet, bet kas tur būs, ja? Knapi dzīve. Kā jutīsies jūsu muskuļi nākamajā dienā? Kā jums liekas? Vai tajā dienā, vai jums netrīcēs kājas, lēnām, lēnām rakstā Inese? Jā, lēnām, protams, arī variants. Jā, tieši tā, bet stāsts ir pa ko? Vai tur nav lifts? Aha, rekā parādās.
Parādās iespējas, super, mēs meklējam iespējas arī dzīvē. Ja? Vai nav lifts, varbūt kāds mani uznesīs, vai nav kāds antiņš, kas uznesīs mani stikla kalnā. Jā, vai var palūgt, ka man vēl kaut kā tur nogādās, vai nav virve, vai mani tur nevar ievilkt pārpusi un tā tālāk un tā tālāk. Jā, mēs sākam meklēt iespējas, ja mēs to nevaram izdarīt. Bet runājot par laiku, es noteikti gribētu akcentēt jūsu uzmanību uz to un likt jums padomāt par to, kas ir efektīvāk. Vai tas, kad jūs strādājat sistemātiski, vai tas, kad jums ir motivācija? Kas ir svarīgāk? Sistēma vai motivācija? Ja sistēmā ielieciet viens, ja motivācija ielieciet divi. Ot man tagad interesē, kā jūs. Sistēma viens, motivācija divi. Tā, aha. Vai nu, Svetlana, nevar rakstīt viens, divi. Reku. Sistēma viens, motivācija divi. Aha. Jā. Nu kā, lielākā daļa raksta divi. Motivācija. Jā, daži raksta sistēma, daži raksta viens un divi. Jā, viens un divi un trīs un četri. Viens un divi un trīs un četri. Jā, bet jāizvēlās. Viens vai divi. Sistēma vai motivācija. Aha, nu te parādās disciplīna. Atkal, reku, mēs aizējām. Ir sistēma, ir motivācija. Jā, labi. Es redzu, ka lielākā daļa domā, ka motivācija. Un šeit es atkal jums teikšu, jā, es arī kādreiz tā domāju. Kādreiz arī es tā domāju. Bet nu, jau tie gadi ir seni pagājuši, vēl pirms Dolaifa. Kas zina, kas varbūt nezina, jā, es savulaik ļoti aktīvi nodarbojos ar sportu, konkrēti ar peldēšanu. Un es domāju, es neatklāšu jums nekādu Ameriku. Ja arī jūs ar kaut ko nodarbojaties, jums ir dienas, kad negribas darīt. Negribas. Un jūsu motivācija ir, kā lai pasaka, otrā plānā. Vai piekrītat, kad ir dienas, kad negribas darīt? Man ir motivācija, jā, piemēram, nezinu, nu, tāpat es tur gribu staigāt, piemēram, elpot svaigu gaisu katru dienu, bet šodien kaut kā man negribas iet laukā. Un kas šajā gadījumā izvelk? Kas šajā gadījumā ir tas palīgs? Sistēma vai motivācija? Ja jūs pats ar sevi esat sarunājuši, un šeit tieši tā, kā Inese pirmīt rakstīja, disciplīna. Šeit ieslēdzās disciplīna. Tāpat arī par dolaifu. Es tā mēģinu vilkt paralēlis, jo es saprotu to, ka dolaifa tikai daļa no mūsu dzīves, bet kas man pašai ļoti, ļoti pēdējā laikā uzrunā, motivē un palīdz, es redzu, ka caur dolaifu ļoti veiksmīgi var vilkt paralēlis ar ikdienas dzīvi un ļoti veiksmīgi var darīt ikdienas darbus. Tāpēc šeit es gribētu aicināt jūs padomāt par to, ka tomēr sistēma ir svarīgāka. Ja jūs katru dienu, neatkarīgi no laika apstākļiem, neatkarīgi no vēja brāzmām vai, nezinu, zemes griezuma ātruma, ja ejat laukā un darat, tad jūs pēc kāda laika krietni vieglāk uzskriesiet uz 9. stāvu. Atkal nākamais moments, ja, kad, protams, lai neieslēdzās tāds izdegšanas sindroms, ko bieži vien mēs atnākam, atceraties sevi pašā sākumā, dolaifu, tie, kas pieslēdzās. Paši degam, acis mirdz, ejam stāstīt visai pasaulē. Ir tā bijis, ielieciet man plusiņu lūdzu, ja tā ir bijis. Kā man viena teica, tu kā Dula muša te nesājas un visiem stāsta, jā, es redzu plusi, paldies, jo man brīžiem liekas, ka es tik tāda Dula muša. Tieši tā, mēs esam pilni ar emocijām, mums ļoti patīk tas, kas mums ir. Un tad paiet laiks, un mēs saskaramies ar ko? Ka daudzi tā kā sāk uz mums tā dīvaini skatīties, ja, un attiecīgi mēs saliekam kaut kā tos spārniņus un liekas, nu nē, nu man jau nesanāk. Mēs sākam izdegt. Ļoti vienkārši. Es izstāstu vienam, otram, trešajam, viņš tā nepavelkās kā es, ja, un attiecīgi tā motivācija arī zūd. Bet redzēt, lai nav tā sajūta, ka jūs tērējat savu laiku, lai jūs nedzīvojat tādā ugunsdzēsēja režīmā, lai jūs neskrienat tur pa labi, pa kreisi. Protams, šeit ir jāsaliek prioritātes, protams. Bet prioritātes bez sistēmas ir atkal tas pats kā mītis. Jūs, jā, man prioritāte ir dolaifa, štruds ar darbu, štruds ar ģimeni, es tagad iešu tautiņās un stāstīšu, ja. Nu, es tā bišķiņ sabiezēju krāsas, protams, ja, bet tīri no tāda viedokļa, lai uzskatāmāk parādīt, kad ir jābūt sistēmai. Lai kā tas tur patiktu vai nepatikt, ja mēs runājam par to pašu 9. stāvu un to kāpšanu, iedomājieties, ja jūs sev uzlikat mērķi. Nu labi, līdz 9. stāvam es tagad uzreiz tā nevaru uzkāpt, bet pirmajā nedēļā es kāpšu, nu, piemēram, līdz 3.
Tā, lai manu muskuļi adaptējās, lai ceļi nesāp, ja, lai man elpas netrūkst, nu, ja es dzīvoju pirmajā stāvā. Protams, ja jūs dzīvojat piektajā kā Svetlana un katru dienu augšā lejā, nu, tad Svetlana sāks ar piekto noteikti, ja. Lūk, arī tas moments, ka nevajag sevi salīdzināt ar cilvēku, kas dzīvo piektajā stāvā, ja jūs esat dzīvojuši visu laiku pirmajā vai otrajā, sāciet ar to vietu, kur jūs šobrīd esat. Nevajag lekt pāri no pirmās klases uz astoto, ja jūs neapgūsiet to vielu. Arī šeit tas pats. Labi, nedēļu es kāpšu līdz 3. stāvam. Nākamajā nedēļā es iešu līdz 4. Vēl pēc nedēļas līdz 5. Tad ir 6., 7., 8., 9. Kā jums izskatās? Tas ir reāli? Ja tas ir reāli, ielieciet man lūdzu 8. Ja tas ir reāli, katru nedēļu, neatkarīgi no tā, vai gribu vai negribu, es uzlieku sev mērķi, tas neprasa tik daudz laika. Es uzkāpu augšā. Jā, 8, 8, 8, viennozīmīgi 8. Nu, redz, cik daudz. Tāpat arī ar dolaifu. Ja jūs katru dienu atradīsiet, piemēram, 30 minūtes laika, bet tādas 30 minūtes, kas ir brīvas no visa pārējā. Tas nav tā, kad es sēžu tā, nu, tagad kaut ko varētu padarīt, oi, ne, man te druška tagad zvana, tagad kaut ko, oi, laiks ir beidzies. Nemāniet paši sevi. Ja jums ir 30 minūtes konkrētai darbībai, šajā gadījumā vienalga, vai tas ir dolēf, vai tas ir grāmatas lasīšanai, vai tas ir meditācijas, vai tas ir laika veltīšana sev, vienkārši atslēgties, aizslēgties istabā un ne bērni, ne vīrs, nekas jums netraucē. Ja jūs veltat laiku sev, tad jūs veltat laiku sev. Ja jūs esat izdomājuši, ka 30 minūtes jūs varat veltīt dolēf, tad tikai tam. Un tā atkal mēs atgriežamies pie tā kāmīša. Labi, 30 minūtes, bet es varu skriet bezjēgā un rezultātā pateikt, es te nosēdēju pusotru stundu, viss pat pārtērēju to laiku un rezultāta nav. Tā var būt. Jā, es redzu, ka jūs mājat ar galvu, jā. Un šeit es noteikti gribētu aiziet pie tā, ka pie jebkuras darbības ir svarīga sistēma, lai rodās rezultāts. Nu, tad tas moments, jā, par ko mēs runājam, man patīk ļoti tas teiciens, jā, kad, ja jums nav ieplānota vieta kaut kam, tas neparādīsies jūsu kalendārā, jūsu dzīvē, jūsu plānos, jūsu mērķos. Ir jāieplāno. Ir jāieplāno un jāorganizē sevi uz veiksmi, uz panākumiem, uz statusu, uz pieslēgumiem, ja mēs runājam caur dolaifu. Ja mēs runājam caur dzīvi, ja, tad attiecīgi uz darba vietu, kas jums uzrunā, uz cilvēkiem, uz draudzību. Draudzība arī prasa laiku. Vai piekritīsiet? Arī jāmāk draudzēties, ir jāmāk tērēt to laiku saviem draugiem. Un ja jūs nesaņemat atpakaļ, tad tā draudzība arī pēc kāda laika, nu, jums liekas, nu, ko tad es skrienu, man te 3 naktī palūdza uz lidostu aizved, es aizvedu, un tad, kad man vajadzēja tur 6 no rīta, nu, man teica, ka nav laika, kad es vēl guļu, ka es esmu nogurusi, ja. Tāpat arī šeit, jebkurai darbībai jābūt tādai, kas ir vērsta uz rezultātu. Un šeit tādi, kā tagad moderni saka, tādi daži lifehaki, ja, kas palīdz. Jo laiks ir resurs. Laiks ir mūsu dzīvē, tas ir resurs. Un šeit ir svarīgi, vai tu to resursu kontrolē, vai laiks sāk kontrolēt tevi. Ja jūs to laiku tērējat bezjēgā, kā es saku, ja jūs viņu neizmantojat savā labā, tad kāds cits, šajā gadījumā gadžeti, rullīši, nezinu, ieslēgts televizors fonā, tad tas laiks aiziet tur. Un noteikti bieži vien jūs esat dzirdējuši tā, ka ir jāstrādā sistemātiski, ir jāstrādā disciplinēti, bet lai tas nepārvēršas par tādu apgrūtinājumu, lai tas nāk ar prieku, lai jūs redzētu tādu rezultātu kā apmācībās, kad meitene mirdz acis, kad acis deg no tā, ko viņa dara, tad ir ļoti svarīgi apzināti darīt to, kas tā kā, nu, aiziet pie rezultāta. Un šajā gadījumā ir tāds labs vingrinājums, manuprāt, viņš saucās 45-15. Ko tas nozīmē? Jūs varat samazināt to laiku, tas var būt nevis 45-15, tas varētu būt 20/5, ja 20 minūtes. Mēs kaut ko daram, 5 atpūšamies. Bet tās 20 minūtes ne pa labi, ne pa kreisi. Ko var darīt? Man šeit jums būtu jautājums, ja tāda praktiskā lieta. Mēs esam noskaidrojuši, ka tas laiks pārsvarā visiem aiziet uz vienu uz to pašu. Uz darbu, uz kafiju, uz telefonu, uz ēšanu, uz gulēšanu galu galā. Ja? Mēs neesam nekādi roboti. Arī uz atpūtu, bet vai jūsu laikā ir ieplānots arī dolaifi? Ja ir ieplānots, ielieciet lūdzu plusu. Ja nav ieplānots, tad mīnusu.
Vai jūs reāli plānojat katru dienu laiku, kas ir veltīts Dolaiv? Tagad skatīšos čatā. Ko jūs man teiksiet? Godīgi. Es nelasīšu, kurš ir atbildējis. Jā, Katru jo, kā dienu. es saku, nav svarīgi, vai jūs esat godīgi pret mani. Svarīgi, lai jūs esat godīgi priekš sevis. Ja? Tā. Mhm. Jā. Jā, ir plusi, ir mīnusi. Jā, un tas ir pilnīgi normāli. Un tas ir pilnīgi normāli. Varbūt daži no jums zina, varbūt ne. Pagājušajā gadā es ļoti aktīvi visu vasaru mācījos un ieguvu diplomētā mentorā diplomu tieši jā, par diplomētā. Diploms, nu nav svarīgi. Esmu diplomēts mentors, vienīgais Latvijā. Un, ziniet, man arī bija ļoti interesants tāds atklājums, ka mums bija jāizpilda tabula, kur aiziet mans laiks tieši saistībā ar tīkla mārketingu, jo tas bija veltīts tikai cilvēkiem, kas darbojas tīkla mārketingā. Domāju katru dienu, nu jā, Ināra, arī tas ir darbs patiesībā. Arī tas, ka jūs vismaz domājat par to, tas arī ir ieplānots laiks dolai. Super! Super, jo no domas arī veidojas darbība. Brīnišķīgi, paldies, jā, paldies par šo atziņu. Lūk, un tad savu laiku, jā, mēs arī pildījām veselu mēnesi, mēs pildījām tabulu, ko es aicinātu darīt arī jūs, ne mēnesi, 3 dienas. 3 dienas pamēģiniet ieplānot laiku dolaiv un godīgi sev atzīmēt. Piemēram, pirmais, ko es tagad lūkšu uzrakstīt arī čatā, ko jūs varētu, piemēram, rīt izdarīt vienu konkrētu rīcību saistībā ar dolaiv. Vienu konkrētu, reāli, ne pārāk lielu, ne pārāk garu, bet tādu, ko tiešām jūs varētu rīt izdarīt. Es nepārbaudīšu, tas ir jūsu pašu labad. Padomāt par dolaiv ar to nepietiks šajā gadījumā, ja? Tā kā reālu darbību. Kas tas varētu būt? Jūs padalieties ar idejām, jo, ziniet, tas, kas mums ir ikdiena, es pagaidām neteikšu priekšā, jo, protams, man te ir plančiks jau, ja, ko varētu darīt, ko es bieži vien daru, bet, lai rosinātu arī jūs domāt, kas tas varētu būt, jo, ticiet man, es domāju, ka jūs tagad sāksiet rakstīt, tūlīt atversies vaļā tās čakras, ja, un jums liksies bāc, tiešām, zvans, jā, var piezvanīt, jā, tā ir, jā, reku vēl, piezvanīt, jā, aizvedīšu chlorofila pudeli pamēģināšanai. Super, jā, ideāli. Tā ir darbība. Uzrakstīšu atspaugu. Brīnišķīgi gaida. Atgādināt savai komandai, ka tuvējas perioda beigas 16. datums. Ideāli. Jā, tiem, kam ir komanda, tā ir darbība. Jo darbs ar komandu, tā ir atsevišķa tēma. To mēs noteikti parunāsim, bet kamēr pārējie raksta, es nedaudz pieskaršos. Man arī kādreiz likās, es strādāju ar komandu. Es te baigi darbojos ar komandu. Un tad, kad man uzdeva jautājumu tieši pieredzēt, ko konkrēti tu dari, kādas ir konkrētas rīcības, ko tu dari? Nu, kā es strādāju ar komandu? Konkrēti nosauc man 5 lietas, ko tu dari saistībā ar komandu. Jo informēt čatā par Zoomu, tā nav darbība. Tā ir informatīva ziņa. Jā, protams, tas ir labi, to var atgādināt, bet tā nav darbība, kas ir vērsta uz komandas paplašināšanos. Tā ir vienkārši informācija. Jā, un cilvēks to var iegūt arī kur citur. Tā, pajautāšu, kā cilvēks jūtās. Noteikti tas, kas jau lieto produktu. Jā, es tā pieļauju domu. Jā, tā ir konkrēta rīcība, konkrēta darbība. Jā, super. Ko vēl var darīt? Piezvanīt, jā. Uzaicināt, jā. Aizvest chlorofila pudeli brīnišķīgi. Atsauksmi kolosāli. Kas ir vēl tas, ko jūs varat darīt saistībā ar dolēm? Nu, pasapņojiet. Nav obligāti, ko jūs to rīt izdarīsiet. Nu, piemēram, jā. Bet kas ir tas? Konkrēta darbība, lai ieplānotu jūsu ikdienā dolēm. Ko var darīt? Aha, re, ka jāsāk domāt, tad jau grūtāk iet, vai ne? Bet redziet, ja mēs nedomājam, novadīt pasākumu brīnišķīgi, Inga. Jā, es zinu, kad ir ieplānots meistarklase pa kosmētiku. Izcili, superīgi, jā, tieši tā, arī pasākums ir darbība. Pajautāšu vienai vērotājai, kādi nodomi, varbūt ir jautājumi. Super, brīnišķīgi, Zinaīde, jā. Sastādīt pasūtījumu. Super, jā, jo 16. datums nav aiz kalniem. Palasīt, ko nesapratu Ināra? Palasīt kaut ko, jā. MLM tas ir droši vien, jā. Gatavošos septembra pasākumam, brīnišķīgi, nu redziet, visi noteikti zina, ka 14. septembrī, jā, mums būs lielisks fórums par tēmu, par kādu tēmu uzrakstiet man lūdzu. Kāda mums ir tēma 14. septembrī? Imunitāti, bingo! Vai nu Ginta ātri raksta,
reko arī citi. Tieši tā. Redziet, tas ir stāsts par to, kad mēs runājam balvos par marketinga plānu. Nav svarīgi zināt visas nianses, bet vismaz pamatlietas, lai jūs varat virzīties. Ja jūs zināt, kā saucās pasākums, tas ir, ziniet, tāda anekdote, kas bija pa pasniedzēju, kas atnāk un saka, nu tā, mīļie studenti, ja, nu tagad mums ir ieskaite, un, lai dabūtu trīnieku, piemēram, jums ir jāzina, kā saucās mūsu priekšmets. Daži zina. Nu, lai dabūtu četrnieku attiecīgi, jā, tad ir tur kaut kāda grāmata, pēc kuras mēs mācījāmies visu gadu. Nu, jau zinu, tur knapi viens no sērijas. Nu, un tad jautājums uz piecinieku, kā pasniedzējiem ir uzvārds. Ja? Nu, it kā tā, joki jokiem, bet ja jūs nezināt, kur jūs ejat, kāpēc jūs ejat, pēc kādas grāmatas vai sistēmas jūs mācāties, tad kādu rezultātu jūs gaidat. Ja jūs pat nedomājat par dolaifu, oi, man patika Ināra tas teiciens, gandrīz vai jāpieraksta, ja? Tieši tā, arī darbība ir domāt par dolaifu. Ja jūs domājat, ticiet man, tas ir tā kā elektrībai vienā brīdī, tad parādās tas sprādziens un jums aiziet domas. Runājot par konkrētām darbībām, brīnišķīgi jūs jau paši esat uzrakstījusi, jā. Gan piezvanīt, gan postu uzrakstīt, gan, piemēram, uzfilmēt video. Piemēram, kāpēc gan ne? Arī tad, kad jūs domājat par dolaifu, ticiet man, jums sāk rasties arī tēmas postiem, jums jau parādīties idejas, bildēm, jūs sākat skatīties caur citu prizmu. Jūs redzat savādāk. Un tad, kad jūs jau izlaižat to caur sevi, pēc tam salikt kopā tos puzlīšus ir krietni vieglāk. Krietni vieglāk, krietni ātrāk. Ticiet man, es, kad ikdienā staigāju savus 10 kilometrus, man bieži vien parādās tādas absurdas domas, es čik pati sev pierakstu, ja, no tā veidojās zūmi, no tā veidojās arī apmācības, no tā veidojās arī zvaigžņu lieti, no tā veidojās arī daudzi pasākumi mūsu komandā. Un kompānija ir ļoti pretim nākoša uz to, ja. Un ja jums arī rodās kāda ideja, pasakiet, droši pasakiet savam sponsoram, pasakiet jūsu mentoram, jā, vienalga, kā jūs saucat to cilvēku, kas ir ar jums kopā, bet ticiet man, jebkura ideja ir realizējama. Bet, ja mēs runājam par laiku, mēs noskaidrojam, ka tomēr visam ir 24 stundas, jā, un kā mēs to pavadam, piemēram, es aicinu jūs nākamās 3 dienas ieplānot sev 30 minūtes priekšdolai. Vai tas būs stāstījums, vai tas būs posts, vai tas būs aicinājums uz imunitātes fórumu, vai tas būs produkta pamēģināšana, kādam aizvešana, vai tā būs kāda grāmata, ko jūs izlasīsiet saistībā ar MLM. Mūsu aktualitāšu čatā noteikti redzēt, ja Bagāti papa, biedni papa, Roberts Kiyosaki ir ļoti slavens cilvēks MLM biznesā. Tad, piemēram, apmācības, jā, vai pašiem novadīt kaut kādu pasākumu. Tas viss ir reālas darbības. Un 3 dienas pa 30 minūtēm. Jūs varat uzlikt sev lielāku laiku posmu, jūs varat uzlikt sev, nezinu, nedēļu no vietas, ja? Mans aicinājums izveidot vai nu tabuliņu, vai nu uz lapas pierakstīt. Jūs varat izveidot tabuliņu, nu, piemēram, man tā bija, ja, mācībās savulaik tabulos 30 dienām. Un man bija dažādas pozīcijas, tur bija arī darbs ar komandu, tur bija arī video, tur bija arī apmācības, viss kaut kas, un es katru dienu atzīmēju. Arī rekrutācija tur bijusi. Un, ziniet, es uzreiz pēc mēneša redzēju, kur man ir caurums. Caurums bija rekrutācija, jo man bija darbs ar komandu, mācības, jā, tur, ko es tur mācījos, pati kaut ko sadomāju, ko es tur mācos, klausies visus pēc kārtas, jā, un īsti nevar izlobīt. Tad, kad tu nokoncentrējies uz vienu, klausies vienu, kas tajā brīdī ir aktuāls, ir arī rezultāts. Lūk, un tāpēc arī es vienmēr gribu teikt, mēs neesam ideāli, mēs neesam roboti, mums nav jāpaspēj visu. Jā, ir dienas, kad mēs pagurstam, bet arī maziņš solītis uz priekšu, viņš tomēr noved pie rezultāta. Viņš noved pie tās skaitās figūras, viņš noved cilvēkus pie olimpiskām medaļām, bet viņi ir smagi strādājuši. Lai nav jāstrādā smagi, lai nav jābūt tam kāmītim, mēs varam strādāt ar prātu un apzināti. Un, kā es jau vēlreiz gribu atkārtot, ja tu nepārvaldi savu laiku, tad kāds cits to sāk pārvaldīt. Un nobeigumā noteikti es jums gribētu novēlēt padomāt, apsēsties, ieelpot, izelpot, neskriet visu laiku pa riņķi, bet saprast, kur ir jūsu puse, kas jums patīk tāda, ko jūs gribētu attīstīt, kur jūs esat spēcīgi, katrs no jums ir kaut kur spēcīgs. Vai tie varētu būt posti, droši liekam arī savās privātajās lapās, vai tie ir stāstījumi, vai tā ir informācijas sūtīšana konkrētam cilvēkam, vai tas ir aicināšana uz pasākumiem, vai tie ir savi kaut kādi pasākumi, ko jūs aicināt. Ja? Atrodiet to veidu. Ja jums pietrūks spēka, varbūt ir vajadzīgs kāds padoms,
Droši griežamies, ja mēs te neesam katrs par sevi, mēs esam liela, spēcīga, zinoša komanda un ar līderiem, kas jums noteikti palīdzēs, ar prieku palīdzēs, lai jūs neskrienam kā kāmītes. Sarunāts? Paldies jums, un es novēlu jums izbaudīt to laiku, izbaudīt katru minūti, un lai tas noved pie konkrēta rezultāta.